Cienījamie un netik cienījamie valsts iedzīvotāji, tā skaitā tie, kas slepus mēģina ar lielu uzcenojumu pārdot mums lētus sūdus no Ķīnas. Šodien es jūs esmu sapulcējis pie savas digitālās trivīnas, lai atskatītos uz iepriekšējo gadu un uzmundrinātu nākamajam gadam, kurš droši vien būs kā parasti diezgan dirsā. Gads, no kura atvadāmies, nebija viegls. Nemitīgie krāpnieku uzbrukumi, kurus izjūt nu jau gandrīz katra ģimene, katra omīte, katra grāmatvede, Edgars Rinkēvičs un pat katrs kaķis ir apbēdinājuši daudzus, bet es jūs varu iepriecināt, mazāk nebūs. Kurš rakstīja šo runu? Kas tas par sūdu? Nefilmē mans apens. Es jums pateikšu godīgi un bez liekas diršanas. Nākamais gads nenodrošinās 1000% peļņu nedēļā, naudas dāvinājumu no svešinieka, kurš izskatās pēc ļoti laba cilvēka, vai lielisku darba algu jaunā darbā, kurā nebūs jāstrādā. Tie, kas to gaida, droši var doties uz Temu un nopirkt sev sapņu realitātes brilles ar 100% atlaidi, tikai jāapmaksā piegādi, kur maksā 5 reizes vairāk nekā pašas brilles. Viss būs kā ierasts. Krāpnieki turpinās darboties ar lielu entuziasmu un pārliecību, politiķi tikai dos mums kārtējās viltus cerības, un mēs, drošības speciālisti, sēdēsim, sizdam sev pa sevi un lamādamies, kamēr mēģināsim jūs pasargāt. Gribēju teikt, ka zinot mūsu tautas neizsīkstošo labticību un mīlestību pret izdevīgs piedāvājums tikai šodien, mēs drīzāk cīnīsimies ar sekām. Bet hei, ja tev atraksta gadu nesatiks paziņa ar lūgumu aizdot 200 eiro, vai tev gadās no kāda Nigērijas prinča gaidīt viņa lielo mantojumu, nestraucies. Tu neko nesagaidīsi, un mēs naudu atgūt arī nevarēsim. Pat Interpols par papildu samaksu tev nepalīdzēs. Ja tev šķiet, ka situācija ir drūma, padomā par tiem, kuri cenšoties nopirkt Gucci kažoku no nezināma internetu veikala, aizsūt prom visu naudu, bet saņem tikai auduma jostiņu. Dzīve reizēm mēdz būt skaudra, bet vismaz skatīties, kā citi savu drēbes kapi mēģina piepildīt ar tukšiem solījumiem, ir savdabīgs izklaides žanrs. Jaunajā gadā novēlu tev nekļūt par čomiem ar katru, kurš tev uzraksta Facebookā un piedāvā dalīties ar viņa noslēpumaino bagātību. Jā, stulbi, ka tavu vārdu, e-pastu un kartes datus viņš droši vien ieguva no tā paša internetu veikala, kurā tu pirki Makita surmašīnu. Dzīve ir netaisna, bet ja tu pats dāvini informāciju bez maksas, vari gaidīt arī cienīgu atlīdzību. Šajā brīdī es tev novēlu priecīgu jauno gadu, bet ņemot vērā esošo situāciju, gribu ieteikt sekojošo. Izdzer šampanieti pirms atbild uz dīvainu e-pastu no tiesu izpildītāja, pārbaud, vai tavam bankas kontam nav piekļuva Baltkrievijas drošības dienestam, un, ja redzi nereāli piedāvājumu sociālajos tīklos, atceries, brīnumi nenotiek. Ja tomēr notiek, esi gatavs, ka brīnums maksās vairāk nekā gaidīji. Lai mums visiem kopā pietiek drosmes un nervu jaunajam gadam, jo kā tad savādāk mēs tos izdzīvosim? Aizslēdz durvis, atver šampanieti un paskaties spogulī, jo tur ieraudzīs vienīgo cilvēku, kuram ir tiesības tērēt tavu naudu. Nu labi, droši vien kāds krāpnieks arī ir ieguvis šīs tiesības, bet tā kā tavs konts ir tukšs un kredīts tev nedod, ja nav atdot vecie parādi, tad viņam tāpat nekas neizdosies. Šajā spogulī tu ieraudzīsi arī cilvēku, kurš var krāpniekiem pateikt nē un pasūtīt viņus dirst. To tev arī novēlu. Laimīgi jauno gadu tiem, kas to sagaidīs, tiem, kas to nesagaidīs, tie nesagaidīs. Varbūt arī man jānopērk tās brilles.